Visiem labdien! Tas ir granulu deglis feroli, Viadrus U22, esam dzerumos, jā. Un re, kur šeit ir malkas katls. Mēs jebkuram malkas katla varam uzstādīt, gandrīz jebkura, uzstādīt tādu granulu degli feroli, un tā viņš smuki stāv, lai, teiksim, viņu iedarbināt. Tagad ir 70 grādi, mums jāpaceļ vairāk nekā ir istaba. Nu, piemēram, 35. Tagad es negribu ieslēgt viņu, varu vienkārši izraut no elektrības, parādīt, ko jums jātira. Vienu reizi nedēļa būs jātira šito te iekšā restīte, ja, un pašu katlu. Ja, un re, kur šeit ir tādi čuguna plaukti, kuri ekonomē līdz 25%, šīberes visu laiku jābūt vaļā. Šeit visu iztīram, taisam ciet. Šeit ieliekam gofru pulkņrādītie virzienā atpakaļ, lai piefiksētu stipri. Viņu diezgan stipri turas, tas ir silikons. Un tad šeit ievērojam fāzes, pieslēdzam. Te ir arī granulas, tas nozīmē, ka tas ir cirkulācijas sūkni, abi divi. Viens iet uz siltam grīdam, uz pirmo, un jā, tas ir patiešām ļoti baigi reti, kad arī ir siltas grīdas otrajā stāvā, bet šeit viņi ir. Līdz ar to šeit būs nenormāli mazais un labs patēriņš, tāpēc, ka siltas grīdas ir abos divos stāvos. Un tad šeit ir mazais loks, cirkulācijas sūknis, un arī plakus ir ESPE uz 61 grādu. Un tā viņš tagad izslēdz, tas ir, lai, ja būs gaisa korķis, lai viņš tiktu vaļā no tā. Tā, nu re, kur ir aplikācija, līdz 5 telefonam varat pieslēgt. Tepat es sarakstīju, re, kur 3 tonnas uz gadu, ja māja plus 22, uz ielas 0. Ja, un tepat tas gala summa 2291, tas 2291 eiro. Ja, arī iet klāta instrukcija, viss ir iekšā, re, kur tas ir mediators. Iekšējais bloks, kurš salasē informāciju un tad sūt deglim, lai viņš ieslēgtos. Ja? Tas viss notiek caur telefonu, varat regulēt no Daugavpils, Liepājas, Turcijas, Amerikas, kur esat. Nav svarīgi, galvenais, lai būtu plus mīnus labs internets. Un tāpat tas ir iespēja atgriezties pie malkas sistēmas. Noskrūvējam nos 4 skrūves, atslēga uz 13, ielikam klāt od šito te noslēgt plāksni, bleķi, visus plauktus obligāti ņemam laukā, obligāti, ja? Lai viņus nedeformētu. Un tad šitie te sūkņi pieslēdzam pie strāvas vienkārši kā bija iepriekš. Un tad varam mierīgi kurināt ar malku, ar oglam, ar briketam, kas jums ir klāt. Ja, viss mierīgi varam.